Priekšdārzs. Priekšpagalms vai priekšdārzs ir zemes daļa starp ielu un mājas priekšpusi. Dārza daļa, kas atrodas starp ielas vārtiņiem un mājas durvīm. Viesu uzņemšanas kultūra sākās pagalmā vai priekšpagalmā. Pirms vārtiņiem. Kā sākt plānot? Sākam ar priekšdārza arhitektūras un stila izvēli. Modernisms, tradicionālais, romantisms. Sākam ar funkcionālo plānojumu. Esošo un dārza telpiskumu. Automašīnu un kājnieku virzienu analīzi. Skatu līniju izpēti. Atsedzamo un aizsedzamo skatu analīzi. Augi priekšdārzā. Jāskatās, lai būtu izgaismoti visi augi. Augi saulmīļi, kuriem patīk saule un pusēni. Augi ēncietīgi, pusēna un ēna. Augi mazā priekšdārzā. Augi lielā priekšdārzā. Augi mazā priekšdārzā. Mazos dārzos iecienīti vidēji auguma koki un krūmi, kur augums nepārsniedz 1 metru. Augi lielā priekšdārzā. Lielos dārzos iecienīti vidēji auguma koki un krūmi un grupas, kur augstums nepārsniedz 5 metrus. Priekšdārza telpiskums. Noskaidrojam galvenos skatu virzienus no ieejas durvīm uz apkārtni, no ielas uz ēku. Ja ēka izcila arhitektūra, ļaujam priecāties garām gājējiem. Daļēji slēgts priekšdārzs. Kad ēka atrodas tuvu ielai. Slēgts priekšdārzs. Priekšdārzs var būt slēgts skatam no ielas. Priekšdārza skatienam sēdz žoks. Paldies par uzmanību!